Šodien parādīšu jums ļoti ātri, kā mēs instalējam mūsu palēšu aptīšanas aparātu X0PS. Sākumā mums ir ļoti svarīgi pārbaudīt, lai viss būtu kārtība. Pacelsim disku, apskatīsim visu iekšā. Pēc tam mums vajag uzlikt maštu. Principā ir vajadzīgi 2 cilvēki, lai uzstādītu aparātu. Pēc tam, kad mašta būs augšā, mēs uzliksim šo plēves turētāju ar izstiepšanas funkciju 300%. Tagad jūs varat redzēt, ka mašta jau ir pacelta. Iekšā tūlīt parādīšu, ka viss ir no metāla. Tas nozīmē, ka jūsu aparāts jums kalpos ļoti ilgi. Nebūs nekādas problēmas. Tagad viss jau ir gandrīz gatavs, plēves turētais jau ir uzlikts. Tagad mums palika tikai uzlikt metāla rampu. Šeit mēs uzliksim metālu rampu un viss, jau varam sākt strādāt. Palēšu aptīnējs ir gatavs, tas aizņem aptuveni 30 minūtes, ļoti ātri. Mēs atbrauksim pie jums, apmācīsim visu, palīdzēsim bez maksas. Šeit jūs varat redzēt palēti. Palētes augstums ir 2,30, tagad šeit stāv. Plēve iet līdz pašai augšai un ņem pišķiņi arī vairāk. Šo visu mēs varam ar kompjūteru noregulēt, tur ir monitors. Ar monitoru visu var šo te noregulēt. Disku ātrumu var noregulēt, izstiepšanu var noregulēt. Katram klientam mēs personāli atrādam uzstādījumus. Es ceru, ka šī video jums patika. Nospiediet laiku, uzrakstiet savu komentāru, rakstiet mums uz WhatsApp. Mēs būsim ļoti priecīgi jums atsūtīt komercpiedāvājumu un sākt strādāt ar jums.